Tas, ko mēs redzam mūsu klientu uzvedībā, ka viņi pēta, skatās un mēģina atrast un izburties cauri un kaut kādā veidā saprast, par ko ir raidījums, kas ir tas, ar ko mēs atšķiramies varbūt no mūsu konkurentiem, kas ir tas, ko varbūt varētu iegādāties veikalā. Un pastāstīšu, priekš kam mēs organizējam tikšanās, ko šīs tikšanās dod, vai šīs tikšanās ir bez maksas. Jā, ir bez maksas, kaut gan, kā lai es to paskatās. Tomēr savu laiku jūs investējat, un pat ja tā tikšanās ir attālināta, ieraudzīt manu seju, un ka es ar jums runāju, nevis vienkārši ar kaut kā laivas vadu, tad iespējams, ka tas varētu būt bišķiņ citādāk. Pirmo tikšanos var uztaisīt online, ko mēs ļoti iesakām darīt. Tā ir parasti 15 līdz 20 minūšu tikšanās, kur mēs varam paskatīties viens uz otru, paskatīties, vai mēs varam vispār tik ātri uztaisīt jūsu pasūtījumu, jo mums ir bijuši dažādi gadījumi. Vidēji, starp citu, ir tā, ka 4-6 nedēļas to, ko mēs sakam, bez steigas, un lielākā daļa no pasūtījuma veikšanas, dizaina saskaņošana, uzzīmēšana, idejas izveidošana un vispār tas aizņem ļoti daudz laika. Pirmā online saruna, tā ir viena opcija, kur mēs vispār apskatāmies, vai mēs darām viens otram, vai mēs saprotam, par ko raidījums, un tur diezgan bieži arī cilvēki mums jautā par cenām. Skrienot nedaudz pa priekšu, mums dažreiz ir tā, ka mēs piemaksājam paši par laulībnieku, vai par laulībniekiem, tāpēc, ka klienti ir tik daudz zelta nodevuši. Es arī saprotu tādus klientus, kas ir redzējuši kaut kādos veikalos sudraba gradzeni maksāt 30-50 eiro, un tad viņi šo pašu summu arī skatās ar mums. Tā kā mēs gandrīz visu veidojam no rokas, pēc tam ir apstrādes 100 punkti vēl ar roku, ir detaļas un vispārējais, tad tas, diemžēl, tā nemaksā. Ja ir svarīga cena, tad jā, ļoti iespējams, ka ir vērts skatīties štanci un skatīties kaut ko tādu. Otrs veids, kā ar mums satikties, ir klātienes tikšanās. Ja, pēc tam vēl ir cilvēki, kas izvēlas no sākuma klātienes tikšanos uzreiz, ja, un arī tiekās ar mums. Ir klienti, kas no sākuma izvēlas šo attālināto tikšanos, lai ātri ar mums aprunātos, saprastu, vai mēs tādu ideju vispār varam, un kā notiek tā idejiskā puse, ātri saņem info, un tad jau mēs tiekamies klātienē. Bet šo online tikšanos mēs, protams, kad varam izlaist, tad arī ir klātienes tikšanās. Tā ir pirmais jautājums. Vai pirmās tikšanās laikā uzreiz var uzzināt izmaksas? Aptuvenās noteikti. Ja jūs, pieņemsim, zinat vai taisat jau cenu aptauju, arī šādi klienti diezgan bieži gadās mums, kas ļoti precīzi raksta mums pieprasījumu. Un tur ir gan izliekumi, gan rādījusi norādīti, gan vēl kaut kāda tehniskā informācija. Tad, protams, ka mēs arī varam sagatavot un iedot šo informāciju. Vienīgais tas, kas jums ir jāsaprot, ka ja jūs salīdzināt izmaksas tikai un vienīgi pa pozīcijām, tad ļoti iespējams, ka jūs riskējat ar kaut kādām lietām, piemēram, ar kvalitāti, un nesaprotat īsti, kāpēc vienā vietā tas ir viens cipars, otrā vietā tas ir cits cipars. Tīpaši ir tad, kad ir runa par akmeņiem, ja, par tādu akmeņiem. Klātienes tikšanās faktiski ir, parasti mēs ieplānojam, ka tā ir stundu gara tikšanās ar klientiem, un šeit sākas interesantākā maģija, jo ir divi ceļi, kā mēs varam iet šo klātienes tikšanos. Iet klātienes tikšanos. Vai vadīt klātienes tikšanos. Sarežģītais veids vai ilgais veids. Ja, jo, piemēram, vakardien man bija viena tikšanās, kur mēs bijām pusotru stundu, un klienti ļoti apzināti izvēlējās šo ilgāko ceļu, kur tad faktiski šis ilgākais ceļš ir no tehnisko parametru puses. Ja, tad kādi ir platumi, kādi ir paraugi, kādi ir materiāli, kādas ir proves, kādi ir izliekumi, kādas ir iespējas, kā vēl var personalizēt un tās lietas mēs tur varam runāt. Protams, ka es ļoti labprāt par to stāstu un arī atbildu klientiem uz šiem jautājumiem, bet ir jāsaprot par to, ka tas ir pats garākais ceļš, kā pie tā var nokļūt. Jā, pēc tādas tikšanās noteikti, ka jūs vēl varēsiet padiskutēt ar pārdevējiem vai pārbaudīt viņu zināšanas, tiem pārdevējiem, kas strādā jūli ar izstrādājumu veikalos. Būtiski ir saprast, tad, kad mēs ejam šo garo ceļu, ka tas ir ļoti nogurdinošs veids, kā var tikt līdz saviem graceniem. Ja? Bet, ja tas ir jūsu ceļš, tad noteikti mēs arī šo ceļu varam iet. Otrs ceļš, man liekas, ka tas ir mūsu klientiem
visefektīvākais un visvienkāršākais ir tad, kad viņi atnāk un viņi saka par to, ka mēs vai nu zinām, kas ir tas, ko mēs vēlamies, vai zinām virzienu, kuru mēs vēlamies, vai arī tikpat labi mūsu klienti var atnākt un pateikt par to, ka mēs nezinām, kur mēs gribam iet. Mēs esam drusciņi satraukti, bet mēs esam gatavi uzticēties un varbūt no tā kaut kas var izdoties. Un tā būtiskā lieta, kas var izdoties, ir, ka mūsu klienti kā pāri tiek pie saviem simboliem, ja, laulības simboliem. Ko tas nozīmē? Un kur tad tā atšķirība ir? Un kur tad tā atšķirība veidojās? Es mēģināšu to maģiju arī izstāstīt. Klātienes tikšanās laikā mēs diezgan bieži varam nolasīt tas motivāciju un vēlmi, kāda ir mūsu klientiem. Ja, un arī saprast, kas ir tas, ko viņi vēlas, un saprast, kādā veidā viņi vēlas, un tad ieteikt tikai tās lietas, kas patiešām mūsu klientiem ir svarīgas, būtiskas, un kuras patiešām atklāja to simbolismu kā tādu. Pats nesenākais piemērs tikos ar vieniem potenciāliem klientiem, kuri pateica, ka mums ir iespēja iegādāties gradzenus veikalā. Mēs saprotam, ka mēs gribam personalizēt gradzenos ar gravējumu, un mēs šobrīd domājam par to, kādu gravējumu izvēlēties, vai tur likt vārdus, vai tie ir tikai iniciāļi, vai tad likt uzvārdus, un vai pietiek vietas, un cik tad platus vajag, un tā tālāk. Tas ir viens veids, kā mēs varam iet. Bet klātienes tikšanās es parādīju vairākus paraugus jau šobrīd un pastāstīju, kā notiek šī idejas atrašana, priekšstats par to, ka izskatās, ka gradzeni, personalizācija un tā ideja, tas var būt viens liels kopums, un ka patiešām tos gradzenus var uztaisīt īpašus un patiešām, kas simbolizē viņu stāstu. Ja, un tas, kā mēs to darām klātienes tikšanās, es pat īsti nezinu, un man nav skaidrs īsti, kā tas notiek, bet ļoti, ļoti bieži mēs spējam ieraudzīt un saprast, kas ir tas, kas dara, un kā varētu būt, tā, lai tas neizskatās, mēs to saucam ar lupatu pa seju, ja, tā, lai tā būtu atsauce uz patiešām svarīgām būtiskām lietām, lai tas arī ir kā simbols kaut kādām vienošanām savā starpā, vai arī tas ir kaut kāds stāsts, kas patiešām atgādina. Jo vēlreiz varbūt visi tie, kas jau klausās, man noteikti jau zina, un es par to vienmēr stāstu, par to, ka laulību gradzens ir faktiski vienīgā lieta, kas jums paliks fiziska. Ja, no kāzām, kur jūs nesāsiet tik dienas vistuvāk sev. Mums ir šādas te, kas ir platumu paraudziņi, ja, kurus mēs varam uzlikt. Tad ir krāsu paraugi, ja, tad šeit ir dzeltens vai īstais zelts, ja, tad ir rozā zelts un baltais zelts. Ir pusapaļie paraudziņi. Tad ir, pieņemsim, šķelto malu paraudziņu un arī biezumu var noteikt. Šeit visi ir sudraba paraugi, ja, kurus tad var apskatīties. Tā. Un diezgan bieži mums arī pajautā, kā izskatās laulību gradzeni pēc šāda te plānie, ja, pēc nēsāšanas. Tad mums arī ir paraudziņā, ko mēs varam apskatīties. Tātad pirmā lieta, jā, ko mēs nosakam, kādi tad ir tie platumi, kādi varētu būt profili, kā labāk izskatās un ko mēs vēl varam tur uztaisīt tā, lai tas būtu pietiekami interesanti. Tad par krāsu vēl. Šeit ir paraugi, kas ir no sērijām. Tātad šī sērija vēl top, tāpēc nerādīšu, ja, bet šeit ir zelta vija, šeit ir saules rasa sērija, ja, kurus arī var apskatīties un tad apskatīties, kas un kā šeit ir gradzeni ar akmeni, ar dārgakmeni, un šis te ir emālijas paraudziņš. Ja? Tātad šeit arī mēs strādājam un laiku pa laikam skatāmies tā, lai mūsu paraugi ir. Tā kā mums ir vēl arī starpmērīšana visiem gradzeniem, kur mēs veicam, jo mēs esam atklājuši, ka starpmērīšana ir ne tikai par izmēru, kā diametru, pirksta diametru, bet arī par platumiem, par profiliem, par tādu patiešām tā kā pie skrodera
vai pie šuvēja piegriešanu, ja, līdz galam un tā kaut kā. Par tiem paraugiem es šobrīd nestrādāju pie tā, lai būtu ļoti, ļoti daudz paraugi, kurus varētu apskatīties divu iemeslu dēļ. Pirmais par to, ka katrs paraugs maksā materiālu, kas tur ir iestrādāts. Es netaisu paraugus nedārgmetālā. Ja, man nepatīk un man liekas par to, ka paraugiem ir jābūt kā reizi nevis tā saucamiem dummy gradzeniem, bet gan īstiem gradzeniem, īstajā materiālā, lai varētu sajust gan svaru, gan biezumu, gan to, kā tas izskatās un cik ērti ir šos te gradzenus nēsāt un tā, lai būtu tas pareizais pirmais priekšstats. Otra lieta, tas, ko mēs pamanām, jo vairāk mēs rādām paraugus, jo vairāk mēs attālinamies no tās idejas, kas var rasties šajā sarunā. Mēs ar paraugiem gandrīz vai nekad nesākam, un sākam ar sarunu par to, kas ir tas, kas jums ir būtiski, ja, vai kas ir tas, ko jūs vēlaties izstāstīt vai iekļaut, kāda ir tā būtiskā lieta. Ja, tad, kad mūsu klients saka mums, ar ko mēs atšķiramies no citiem, ļoti, ļoti bieži izskan, jā, mēs apjūkam tajos lielajos izstāžu stendos, un tur viss liekas tik vienāds, un visiem ir viens un tas pats, un mēs gribam kaut ko patiešām priekš sevis īpašu, un jā, mēs gribam, lai jūs atnākat un arī tā kā piepalīdzat mums un atrodat to labāko izvēli vai iedodat kaut kādus pieturas punktus, pēc kuriem tad mēs varam skatīties un izvēlēties. Vai var iztikt bez tikšanās? Visam bez tikšanās es teiktu, ka mēs neesam iztikuši, bet tīri teorētiski tas ir iespējams. Ja jūs zinat savus izmērus, un zinat patiešām, ko jūs vēlaties, tad jā, mēs to varam izdarīt, vienkārši jārēķinās ar papildus izmaksām. Bet ātrākais un labākais veids ir patiešām ielikt uz īsu attālinātu sarunu. Tas var būt Google Meets, varbūt WhatsApp, kur mēs tad ar video ātri izrunājam un saprotam, vai mēs darām viens otram, un ja daram, tad jau ir klātienes tikšanās. Ja nedaram, tad atvedamies un iespējams, ka pat arī iesakam kaut ko, kādu meistaru vai kādu risinājumu. Ja, mums arī šāds te variants vai šāda opcija pastāv, ja, jo man vienmēr ir, iespējams, ka tas nav pareizi, bet man vienmēr ir licies par to, ka cilvēks vai mūsu klienti pieņem lēmumu paši. Mums viņam nav jātraucē lēmumu pieņemšanā, mums ir jāiedod pēc iespējas vairāk informācijas, lai viņi šo lēmumu pieņem atbilstoši. Un ja jūs izdomājat pasūtīt kaut kur citur šos gradzenus vai nopirkt juvelieru veikalā, ir ok. Vienkārši saprotiet tās iespējamos riskus un cenas. Ja man būtu jāatnāk uz tikšanos un kaut kas jāstāsta, es neatnāktu uz šādu tikšanos. Ja, jo ko es tev varētu pastāstīt? Par ko mēs varētu runāt? Es pat iedomāties nevaru. Tu man uzdod kaut kādu jautājumu. Es sajustos slikti, par to mums arī ir teikuši klienti, par to, ka ar mums viņi jūtās droši un patiesībā šajā sarunā nav jautājumu vai arī mūsu sarunā drīkst nezināt neko. Ja, lūk. Tad drīkst atbildēt, ka mēs neko nezinām, mēs tik un tā atradīsim kaut kādu veidu vai labāko veidu, kā jums izskaidrot, pastāstīt un tā. Pēc tam vēl mēs daudzas lietas saucam citādāk. Pieņemsim, kāds saka piejaukumi esošā materiālā, kāds saka par to, ka 2 krāsu materiāli un daudz dažādas lietas, kas ir. Ja, tad faktiski jums par to nav jāzina. Mēs zinām, kā to izstāstīt ļoti vienkārši tā, lai jūs varētu pieņemt labāko lēmumu jums. Bet tad vai nebūs jūtīgi jautājumi mūsu sarunā? Pirmkārt, uz jūtīgiem jautājumiem jūs varat neatbildēt, tas ir viens. Un arī tā arī pateikt, ka man šis te jautājums ir jūtīgs, mēs par to nezinām, kā pateikt un tā kaut kā. Ne jau tāpēc mēs uzdodam, ka mēs gribam kaut ko par jums uzzināt tikai uzzināšanas dēļ. Mēs to jautājam, lai drīzāk atrastu labāko, efektīvāko risinājumu. Tas arī viss. Un runājot par jūtīgiem jautājumiem vai arī par jautājumiem, uz kuriem jūs atbildes nezināt, te ir salīdzinājums ar nekustamo īpašumu, laikam vislabāk. Nekustamais īpašums statistiski Latvijā pērk 1 līdz vidēji 2 reizes. Ja? Faktiski tā ir tā lieta, kas ir tad vidēji mūža laikā nopērk 2 reizes. Ar laulībām un ar laulību gradzeniem ir ļoti, ļoti līdzīgi.
Ja? Kaut gan, protams, gadās čempioni, kas nāk arī 3. un 4. reizi, bet tādu ir ļoti, ļoti maz. Es gribu iedrošināt par to, ka, ja jūs zinat, kas ir tas, ko jūs vēlaties, no šīs tikšanās. Tad gribu saprast cenu, gribu saprast, kas ir tas, ar ko jūs atšķiraties, gribu saprast un pieņemt labāko risinājumu, gribu, lai man būtu kritēriji, kā es varu salīdzināt jūs ar kaut ko citu. Ja, tad nāciet droši uz šo tikšanos un saņemiet šīs atbildes, un patiešām mēs izdarīsim no savas puses visu, lai jūs justies droši. Mans uzdevums nav parādīt, ka es kaut ko zinu un jūs kaut ko nezināt, ja, bet gan mans uzdevums ir atbildēt uz jūsu jautājumiem un atrisināt tās lietas, kas jūs satrauc un par kurām diezgan bieži starp citu arī nerunā. Daudzi, tīpaši veikalos, tāpēc, ka pietrūkst varbūt kompetences zināt kaut kādas ražošanas nianses, ja, kas ir pilnīgi ok. Un mēs pārzinām daudzas tehnoloģijas un tehnoloģiskos procesus, spējam arī tad atrast labāko veidu, gan tehnoloģiju, gan arī efektīvāk vai vienkāršos vārdos izstāstīt un atbildēt uz tiem jautājumiem, varbūt pat uz kuriem jūs pat vēl neesat domājuši, ka jums tas ir svarīgi. Es negribu izskatīties muļķīgi, jo nenēsāju rotas ikdienā un man nav skaidrs itin nekas. Es taču tur sēdēšu un nezināšu, ko teikt. Ja jūs mums tikšanās laikā atnākat un šādi arī pasakat, tad mēs zinām, kā uztaisīt īsu ievadu un patiešām jums iedot to pamatu informāciju, lai jūs varētu ļoti precīzi saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. Viss tā ir tā lieta, kas ir jāsaprot un tik vienkārši. Tad rezumējot, pirmās tikšanās varbūt 2. Attālināta tikšanās, kur mēs paskatāmies un parunājam un saprotam par to, ka mēs esam dzīvi cilvēki, visi tā esam Latvijā uz vietas no nulles. Online tikšanos var izlaist. Pirmā tikšanās vēl var arī būt uzreiz klātienes tikšanās. Tas, ko mēs darām, izrunājam un saprotam, vai mēs ejam no idejas ceļa, ja, un tad skatāmies uz jūsu laulību gradzeniem kā uz simbolu, caur kuru mēs stāstam stāstu, un tad arī pieskaņojamies šim. Vai arī tad ejam no tehnisko parametru viedokļa, atrodam platumus, atrodam profilus, atrodam krāsas, atrodam daudz dažādas lietas, izmērus un tā tālāk. Jā, tad arī atbildam uz tiem jautājumiem, kas jums ir sakrājušies vai kas ir un uz kuriem jūs neesat saņēmuši atbildes, un ir pilnīgi normāli, ka jūs šajā tikšanās sarunā atnākat ar to, ka es esmu dzirdējis vai es esmu dzirdējusi, ka ir šādi vai šādi, vai tas tā ir, ja? Vai zelts ir dzeltenā krāsā, kāds ir klasiskais gradzens, vai klasiskajiem gradzeniem ir dažādi izmēri, ja, platumi, vai tomēr viens platums ir klasiskais platums. Ir pilnīgi ok uzdot šādus jautājumus, un uz kuriem jūs varēsiet saņemt atbildes. Kur notiek klātienes tikšanās? Šobrīd ir tā, ka mēs esam telpu meklējumos darbnīcā, kurā mēs esam. Mēs nevaram, diemžēl, pieņemt klientus vēl. Es ceru, ka tuvākajā laikā mēs dabūsim telpas tā, kā mēs vēlamies, kas derēs gan piebraukt, gan sabūt, gan arī būt ražošanas telpai, lai mūsu klienti var arī redzēt, kā notiek pats ražošanas process. Mēs ļoti iespējams, ka gribētu laiku pa laikam uztaisīt arī mūsu klientiem, ir tīpaši tie, kas saka, tas taču tur vienkārši paplāksne no depo, kas ir tas, ko jūs taisat, tad vislabāk šādiem te klientiem ir iedot uztaisīt laulību gradzenu pašiem un apskatīties, kā tas notiekās un tā. Šobrīd mēs tiekamies tur, kur jums ir ērti. Dažreiz ir tā, ka mēs varam iedzert kafiju, mierīgā gaisotnē, tad šo te jautājumu izrunāt. Dažreiz ir tā, ka mūsu klientiem pat ir ērtāk, ja mēs aizbraucam un tiekamies ar viņiem uz vietas. Varbūt tā ir konferenču telpa, varbūt vēl kaut kur, kur jums ērti. Un tādējādi mūsu klienti pat saka par to, ka tas pat viņiem ir ērtāk, jo faktiski mēs, tas ir 15, 20, dažreiz pusstundas tikšanās, dažreiz ir arī pusotra stunda tikšanās, ja? Kad mēs varam atrast visu, saprast un izdarīt un virzīties uz priekšu. Pats galvenais, ko es vēlos jums pateikt un iedrošināt, pat ja jūs nezināt par saviem nākamajiem gradzeniem gandrīz vai neko, tik un tā pieskieties uz tikšanos, un jūs vienkārši ātrāk tiksiet pie šīs informācijas, un jums būs daudz konkrētas atbildes. Es pastāstīšu savas asociācijas. To, ko es esmu redzējis savas pieredzes laikā, es redzu, kā pārdevēji skaidro
juvelieru izstrādājumu veikalā par kaut kādām lietām, ja, un ka viņām vai viņiem, biežāk tās ir meitenes, kas strādā, pietrūkst zināšanu par to, kādā veidā notiek rotu veidošana, kāda ir tā tehniskās lietas, nianses un kāpēc kaut kas var turēties un kaut kas neturēsies un tā tālāk. Tas ir pilnīgi normāli, ka viņam šādi, vienkārši viņas nevar atbildēt uz šiem te jautājumiem. Jā, vai pārdevēji faktiski viņiem ir grūti atbildēt uz šādiem te jautājumiem, tas ir viens. Otrs, es esmu redzējis juvelierus, kuriem ir sejā uzrakstīts par to, kā tu to vari nezināt. Kā to var nezināt? Man ļoti gribās, lai jūs pie mums justos droši. Ja jums ir jautājums, tad jūs viņu saņemat. Un pat ja jūs izvēlēsieties, vai kāds no mūsu potenciālajiem klientiem izvēlēsies, vai aiziet pie konkurenta, vai nopirkt veikalā, ir ok. Viss ir, tā ir jūsu izvēle. Mums ir svarīgi, lai jūs patiešām saņemat to feino sajūtu, un ka patiešām tas jums vēl kādu brīdi būs visdrīzāk jānesa laulību gredzens. Ja? Tā kā aicinu jūs pieteikties un nebaidīties gan no attālinātas vai online tikšanās, kur mēs varam izrunāt un kur jūs varat saņemt pirmās atbildes, gan par cenām, gan par kaut kādiem izmēriem, gan par niansēm, gan par to, kāpēc kaut kādas pozīcijas pie mums ir dārgākas. Ja? Jo izrādās, pieņemsim par to pašu gravējumu, ja? Mēs zinām, kur var uztaisīt gravējumu pat ar 15, 20 vai 50 eiro vai 150 eiro. Ja? Mūsu vidēji gravējums maksā no 60 līdz 80 eiro, ja, atkarībā no tā, cik sarežģīts viņš ir un kas ir tas, ko mēs vēlamies ar gravējumu pateikt. Tā. Bet tā būtiskā lieta ir par to, ka mēs ar gravētājiem, mēs paši, ja mēs runājam par lāzergravēšanu, tad mēs to nedaram paši. Mēs ar gravētājiem jau esam atraduši un piedzinuši gan stiprības, gan dedzināšanas laiku, lai pēc tam mēs varam uztaisīt patiešām, ka tie gredzeni ir perfekti un arī, ka gravējums ir perfekts. Ja? Ko neviens nevar uztaisīt, jo viņiem nav uz vietas parasti šādiem te gravētājiem, kas specializējās, viņiem nav metāla apstrādes faktiski kā tāds. Ja? Ja mēs paši arī gravējam ar roku, ar pneimoštiheli, es gan esmu rādījis, un jūs varat atrast, apskatīties, tā ir šāda iekārta. Ja? Kur ir tāds mazs skalds, lūk, ar kuru tad mēs arī gravējam. Tā arī varam parādīt, kur ir tā atšķirība, kur ir starpība un kas ir tas ieguvums, kas jums būs. Ja? Un parādīsim atšķirības kā tādas. Ja? Tā kā tur vesela pasaule, vienkārši negribās jūs nobiedēt ar visu, un es stāstītu varu daudz un ilgi, un man par gravēšanu es varu stāstīt daudz. Tā kaut kā. Tā kā aicinu pirmām kārtām, ja jums ir kaut kas vai ir kā cilvēki, kuriem šī informācija varētu būt noderīga, tad lūdzu pārsūtiet viņu un palūdziet, lai viņi mums piesako līdzi, ja, vai piesako mūsu profiliem un iedrošina jūs nākt uz tikšanos, būt drosmīgiem mūs satikt. Man liekas, ka es nerunāju citādāk mūsu online tikšanās un arī klātienes tikšanās. Sekojiet lūdzu mums, skatieties, uzdodiet jautājumus, un mēs noteikti atbildēsim uz jūsu jautājumiem, un jūs saņemsiet labāko iespējamo risinājumu vai labākos iespējamos krācējumus pie mums. Un tad tiekamies. Čau!